Pavēro apkārt, vai ir vēl kaut kas tāds šajā istabā, šajā telpā. Viskan tas tā kā senāku laiku tāds, nav moderns, tāds senāks, vecāks. Ir kā viss Jā, no senākiem laikiem. vai tur ir kādas mēbeles, citas bez gultas? Ir kā apziņā, jā, es īsti tā kā vajag neredzu, bet tā kā doma, jā, ka kaut kas tur, bet tā galvenā ir tā gulta. Jā, vai tev ir vēlme apgulties tur, iekāpt gultā, apsēsties uz tās? Sajūt, vai tev ir tāda sajūta? Es vēl nevaru saprast, vai tā ir mana gulta vai nē. Viņa tā kā diezgan sveša man izliekās. Ļoti labi. Jā, un mēs to varam pavērot no malas. Šajā mirklī es aicinu tevi pavērot sevi. Kā tu tur izskaties? Man tā sajūta ir tāda, es nezinu, kā es tur izskatos, bet tā sajūta tāda, nu, es tagad nezinu, vai es to gribu vai negribu. Vai es vēlos, ka tā ir vai nē, kaut kā tā dīvaina sajūta. Mm. Par ko nav pārliecības, ka tu vēlēsies? Vai tu vēlēsies tur būt? Šajā vietā? Jā, Vai vai tu? tā, ir kā sanāk tā, ka, laikam, man tur tā kā jāsanāk, ka jābūt ir, vai tā ir tā kā man tur es tur tā kā man tur tagad jādzīvo, vai kā, un es tā nevaru saprast, vai man vispār to gribās, vai man patīk tas, vai nē. Nu, tā kā, tas vēl nav mans, tas tā kā mans svešs vēl ir. Aicinu tev sajust, kā tev ir tur. Vai tev ir patīkami atrasties tur? Vai tas tev izraisa patīkamas sajūtas? Nu, viņš tā kā nomācoši liekas. Mm. Jā, Tā kā, tā kā tāds smagums ar to kopā nāk. jā, smagums. Tā kā, ne tā gluži nolemtība, bet drīzāk tā kā tāds, tā tam tagad būs būt, jā, bet, nu tā. Nu, jau teicu, ka jābūt slikti, bet vienkārši, nu, tā kā nav izvēles iespējas. Tā kā, es te tagad esmu, man te tagad sanāk jābūt. Un tā kā vēl nav tā pieņemšana tāda. Vai tā ir kāda jauna vieta, kur tev vajadzēs dzīvot, kur tu pārvācies? Ir sajūta, ka tā man, priekš manis tā kā jauna vieta, jā. Tas tā kā lielāk kaut kādā celtnē, kaut kādā, es pat nezinu, tā kā mūra celtnē vai kādā, bet tādā lielāk, tas nav tā kā viena maza mājiņa ar vienu tādu guļamistābu, tā ir kaut kāda lielāka lieta. Mhm. Mm. Kā tur viss ir nodrošināts, tur varētu labi būt. Jā. Tāds smagnēja sajūta ar to visu kopā nav. Mm. Vai tur ir arī kāds loks šeit telpā? Tā kā apziņā, jā, ka ir. Es tā kā baigi neredzu. Jā, ļaujam tavai apziņai, zināšanai, tev vadīt. Ir loks. Man ļoti labi. Es tā kā vairāk sajūtos tā kā sieviete, ka es esmu. Vai tu sajūties jauna? Vai pusmūžā, vai jau? Vai es tik jauna? Mhm. Jauna es vairs neesmu. Man tagad tāda, nu, tā kā pusmūžā varētu būt, jā. Jā. Tā 3, 5, 40. Mhm. Tā sajūta ir, ka es pat nejūtu, ka man tur būtu ar kādu kopā jābūt. Jā. Ja manā gultā es tik jūtu sevi. Vai tev ir sajūta, ka tev ir kaut kādi pienākumi, atbildības šai vietā?
Jā, nu, ar to vārdu atbildību arī kaut kāda nastas sajūta nāk, tā kā kaut kas tāds Jā. ir. Mhm. Kurā vietā ķermenī tu sajūti šo nastas sajūtu, smagumu? Tā kā viss ķermenis tā kā uz priekšu saliecies vairāk, tā kā pleci uz priekšu. Mhm. Tad smaguma centrs tā kā vairāk vēdera zonā. Mhm. Jā. Tam varbūt ejam tad dziļāk šajā vēdrā, izanalizēt šo sajust, šo smagumu. Kur tas ir radies? Kas to veido? Kā kaut kādas pieredzes ir bijušas, kaut kas piedzīvos, bet vairs jau nesāp. Mhm. Tā kā tīri emocionāli, tā kā tāds, kas bijis. Jā, kas bijis. Tā kā ar to, kas ir bijis, ir pazudis, nu, tāds, nav tāda vieguma sajūta vairāk. Tas ir kaut kas agrāk, kāds viegums, ja ir bijis, tad viņa vairāk nav. Mhm. Jā. Aicinu tev šajā mirklī doties uz to vietu, kur radās šis smagums. Jā, tad tev vēderā paliek aktīvāk, un es sevi Jā, sajūtu jaunāku. ļoti labi. Sajūt šo aktivitāti vēderā. Un tā emocionāli arī uzreiz citādāk jūšana tāda, tā kā gaidu pilna, tā kā cerība pilna, tā kā ir nozīme tam, ka es esmu, kas notiek ar mani, un tā kā ir nozīme ir jēga būt. Jā, ir jābūt. Un tā kā kā ir gaisma priekšā, tā kā sajūta, ka kaut kas gaida man, kaut kas notiek, kaut kas pozitīvs ar mani. Tā kā. Brīnišķīgi tās ir izklausās pēc patīkamām sajūtām. Jā, un jo vairāk es tajā sajūtā ieeju, jo es jaunāk sajūtos, jo Mm, dzīves ļoti labi. priecīgākā. Un tā kā ļoti apmierināti ar visu. Brīnišķīgi. Sajūt šīs sajūtas vēl spēcīgāk, dzīves prieku, apmierinātību. Es jūtu, ka es pati tā kā esmu ļoti enerģētiski piepildīta tā kā ļoti, ļoti starojoša, tā kā ļoti, nu, tā kā viss ir pozitīvs, viss ir tā kā, es jūtos ļoti labi. Mhm. Un laikam jau es esmu stāvoklī, es nezinu, tas tāds Mm, ļoti atgādina tāds, ļoti labi. katrā gadījumā tas vētra rajons ir ļoti tāds, es teiktu, radošuma, kreativitātes pilns, tā kā, un caur to, Jā, tā kā tas piepildījums sajūtas. Es nevaru pateikt, vai tas es esmu stāvoklī vai kā, bet tā kā, bet tu esi stāvoklī. kad tu tā paprasti, man atnāk atbilde jā. Mhm. Ļoti labi. Var izbaudīt šo mirkli, to piepildījumu sajūtu, daudz enerģijas un dzīves prieks. Un tā kā ļoti, ļoti izbaudu to sajūtu, kāda ir. Nu, pilnīgi varētu izkustēt sajūtā, cik viņa ir patīkama. Jā, jāsē tajā. Izkust piepildīties ar to. Un šo sajūtu var paņemt sev arī turpmāk, lai Un kā arī attīstītos. veids, tā sapratne, nu, Jā, starp to. Nekas tā kā slikts nav noticis. Un pēc tam arī tā atnāk tā kopbilde man tagad, ka tā jā. labā sajūta un viss, viņi vienkārši ir
viņa pamainīsies, ir tā sajūta bijusi, jo pēc, tad, kad vēlāk tā, ko sākumā jūtu, tā smagnējuma sajūta, kad nebija vairs tā sajūta, kas tagad ir, un tāpēc tā, tā atšķirības starp to, kā var būt justies, tad, kad tu esi tādā sajūtā, kad tu esi kreativitātē, radošumā, Jā. kā ir salīdzinot ar to, kā ja tas nav. Un tā doma, kas nāk līdzi, nu, ka tas jau no pašas vien tik atkarīgs ir, ja, kā tu jūties. Tev jau nav jābūt stāvoklī, lai tu varētu tā sajusties. Var arī dažādos veidos. Dzīvē būt radoši var dažādos veidos. Nevajag tikai to. Vienkārši svarīgi, laikam, sajust to stāvokli, kā ir tad, kad tu vari būt tādā radošumā. Un tā kā saprast, ka tas ir reāli arī tad, ja tu nesi stāvoklī. Jā. Arī tad būt tādā radošumā, tādā pacelātībā, tādā savienojumā nāk. Tas ir tā kā jūt to savienojumu ar to bērnu dvēseli. Un ir arī tas savienojums ar savējo dvēseli. Viņš tāds izteiktāks, tāds jūt, tā viss tā sajušana ir daudz izteiktāka. Tas tā kā parāda to, cik tas ir iespējams arī neesot stāvoklī. Un tā kā arī tad, ja tu neesi stāvoklī, atrast to sajūtu sevī, kā tad ir būt tajā savienojumā, tajā. Tas ir tā kā būt stāvoklī. Tad, kad tu esi savienojumā ar to bērnu dvēselīti, tāpat tu esi tādā sajūtā vari būt tad, kad tu esi ar savējo savienojums. To savu dvēseli. Tas ir savienojums ar tavu dvēseli? Šādi sajūtas varbūt, ka tu esi savienojumā ar savu dvēseli? Jā, ka varbūt tā ir savienojuma, ka tā jušanas līmenis ir tik tā kā, tā izsmalcināts, bet tā kā neatrast pareizo vārdu. Tā kā tu esi tik jūtīgs, ka tu sajūti to savējo iekšējo, to savu dvēseli arī. Nav jābūt stāvoklī, ja tu varētu sajust savu dvēseli. Bet tā sajūtas var būt arī tādas pašas, tā kā ļaut tam rajonam plaukt. Tā kā, tas viss enerģētiski paplašinās te šobrīd. Jā. Ka tā palaist vaļā to sajūtu, atplaukt tai vietai. Lai tā kreativitāte, lai tā sajūta tā arī var atplaukt. Ļoti skaisti. Es aicinu tev to darīt šobrīd. Ļaut sev atplaukt, paplašināt šo vietu, šo rajonu. Jo palaižoties šitien vaļā, tā kā arī pa kājām enerģētiski jūt, kā savienojās. Tā kā tā laikam bija vieta, kur vajadzēja palaist, ja, lai varētu savienoties, lai varētu sajust saikni ar savu dvēseli, varētu palaist enerģētiski vaļā arī saikni uz leju, uz māti zemi. Jā, tā kā vai šis centrs ir vaļā. Ļoti labi. Atbrīvo šo centru, ļauj tam uzplaukt. Man liekas, savienojums ar tavu dvēseli šobrīd spēcinās. Šis savienojums ir izteikts. Un tas sajūta šo radošumu, piepildījumu sajūtu. Jā, tā tāda ļoti, tā kā teikt, laimības sajūta, tā kā, tu esi tādā sēdā, tu esi laimīgs, tā kā. Jā. Izbādas šo sajūtu. Un lai šis enerģētiskais centrs plašinās, tik cik tas ir tev atbilstoši, harmoniski šobrīd. Tā ceļot, ka tad arī viss ķermenis, viss tā kā paliek vieglāks un tā kā nav tā smaguma nastas sajūta vairāk, jo viss tā kā
Tā kā var lidot pilnīgi, tā kā tik viegls tas viss paliek. Mm, jā. Tā kā neviens neliedz man tā justies, es varu vienmēr tā justies, ka tikai tā ir mana izvēle. Brīnišķīgi. Kā tu vari nonākt šajās sajūtās? Kā izvēlēties šīs sajūtas? Vai ir kas īpašs, kā tu vari atcerēties par tām? Nu, jā, atcerēties to sajūtu, kāda ir tagad, nu, ka tas ir reāli iespējams, jebkurā mirklī, kad es varu tā vienmēr justies. Jā. Aicinu, lai tev šajā mirklī apziņā nāk veidi, kā tu vari radīt, kā radošums, kā šī enerģija var caur tevi izpausties vēl dzīvāk, vēl izteiktāk. Tagad tā dzīves pieredze un viss, kas ir bijis, un tai nav jābūt kā bagāžai, bet Jā. drīzāk kā tādām, tā kā, ne tā dzīves gudrībai, ne tā vienkārši vēl viena veida un vēl viena dažādi, daudz un dažādi veidi, kā šitādi sajusties, kā būt tajā radošumā, kā būt tajā uzplaukumā. Un tas, ka tā gadi vairāk, tas nenozīmē, ka tā nevar būt tieši vēl vairāk var būt, jo ir vēl vairāk pieredzes, kā tā var justies. Nav robežu, ir viss iespējams. Tā kā Jā. ar vecumu var jau vairāk tā justies, tā tikai ir tā izvēle, vai tu tā izvēlies tā justies. Vai uzkraus smagumu uz pleciem un sakņūpi, vai esi šajā sajūtā, šai plūsmā, šais enerģijās vai plaukumā. Mm. Tā kā tas salīdzinājums bija svarīgs, lai justu to atšķirību. Un lai atcerētos vienmēr, ka var šādi. Var, jā. Tā kā nekas nav tā kā noteikts, kā jābūt, ir, ka jauns vai ka vecs vai kā. Ir vienmēr būt šādi. Un tad jau tas, kā tas radošums izpaužās, un ir ļoti daudz dažādas iespējas. Tas ir tāda spēle, tagad tāds aizraujošs piedzīvojums, kā katru mīļi ļaut tam izpausties. Katru brīdi var būt tā un vēl kaut kā. Galvenais, nesakņupt, nesarauties sevi iekšā, tad ļaut tam plaukt. To iekšējo sajūtu, viss ir iespējams, viss ir realizējams. Viss ir iespējams. Jā. Un arī gribās, tad arī visu kaut ko gribās darīt un gribās dzīvot, gribās izdzīvot. Un viss, ko dara, viss nāk caur tādu prieku, viss nāk caur tādu aizrautību. Brīnišķīgi. Vai ir kas tāds, ko tavu dvēseli vēlās radīt, realizēt, kā piedzīvot tieši šobrīd, tuvākajā laikā? Vai ir kas tāds īpašs? Jā, tā kā ir tā ļauties tai dzīvei ar to iekšējo sajūtu, kādu viņa šobrīd, tā kā tādu piepildījumu, tādu laimīgu sajūtu, tādu dzīves prieku, tādu bezrūpību savā ziņā arī. Un tā kā vienkārši ļauties dzīvei. Jā. Tā kā neskatīties, ko citi pateiks, vai tas labi vai slikti, bet vienkārši ļauties dzīvei. Es kā veidsokums esies arī, tā kā māsa atsūtīja tādu, un tas tagad baigi labi sasaucās kopā ar to, jā, ka tur arī jebkurā vecumā atļauties ģērbties, kā tu gribi darīt, ko tu gribi, un kā nav robeža, neviens neko tev nevar pateikt. Tikai tu pats izvēlies to, ko tu dari. Kā tu dari. Un vai dari, vai dzīvo kā gribi. Un tā ļaušanās, tā brīvības sajūta, kas ar to nāk, viņi ir vienkārši bezgalīgi. Un tā kā nav robežu. Nav robežu.
Tā kā iespējams arī kas tā kā nav neiespējamība nekā. Viss ir iespējams. Ko tik vien katru mirkli sagribās, to var radīt, to var darīt, to var izdzīvot. Gribās par to vēdu vēl lielāku piepūstu. Tā kā vēl Jā, viņš arī vēl. enerģētiski piepūšās. Un vēders enerģētiski piepūšās, paliek lielāks, šī enerģija plešās uz visām malām. Radošums, dzīves prieks, laimes sajūta, piepildījums. Un tu zini, ka tu radi katru savu mirkli, un tā ir izvēle. Un tā atšķirības starp to, kāda bija sākumā un kā ir tagad, viņa ir tik milzīga. Jā, Tajā mirklī tur bija tā, ka likās vispār, nu ko jēga vispār dzīvot, nu ko vispār, ja? Un tā kā tas prestas ir tik milzīgs, un ka tā ir tikai izvēle. Tā kā svarīgi to ieraudzīt, to atšķirību, lai varētu, lai tiešām izvēlētos sajusties tā, kā tu patiesībā vēlies, nevis tā, kā jā, tu domāji, kā tu varētu, ka tev jājūtās tagad, ja, ka tu tagad ir, un tu vispār nesaproti, vai tu gribi tur būt, vai negribi tur būt, vai kas tas ir. Ja tu izvēlies, vai tu tur vēlies, vai ne? Un kā? Ja tu izvēlies tur būt, tad kā tu izvēlies tur būt? Jebkurā vietā, nav kur. Nu kā neviens tev nevar nekur piesiet, tikai tas, kur tu pat dari, izvēlies, tā ir tava izvēle. Un tā kā, jā. lai kas tas arī būtu, tad ko tu arī izvēlētos, nu tad vienmēr ir iespēja to dzīvot šādi, ir to sajūtu iekšējo, kāda ir šobrīd. Un tad nav nekas neiespējams. Partneris būt arī, varbūt kaut kas arī kaut kādas realizēt, kaut kādas dzīvē pieredzes vai jebkas pilnīgi. Un tā kā nekopaši. Un jo tālāk tas iet, jo viņš plašāks, viss ir pavēršās, iespējas pavarās. Jo, nu, tā kā to nevar vairs apturēt. Viņš tā iet uz plašumā un aiziet. Brīnišķīgi, lai iet plašumā, lai iespējas nāk, lai varās jaunas iespējas. Jaunas, radošas idejas, enerģija, dzīves prieks. Es tā kā negaidīju, kad man kāds tev pateiks, bet vienkārši ļauties tam, kas tajā mirklī nāk. Ja tu to izvēlies, ļaujies un dari un dzīvo. Nav jāgaida, kāds pateiks, kas tev tagad jādara. Ļoti labi. Tā kā tā enerģija, jo vairāk iegūt enerģiju, jo viņi vairojās, tā kā plašāk un plašāka paliek. Jā. Vai šī enerģija ir arī kāda galējā robeža, tu saki plašāk un plašāk? Vai ir kāds maksimums šai enerģijai? Maksimums liek tikai prāts, kā enerģija nekad beidzās, viņa ir. Viņš tā. Viņa mainās, viņa pārmainās, un viņa vienmēr ir. Un viņi var virzīties, kur viņi vien vēlās, kur viņi virza. Tad, ja izvēlēsies tur robežu, tad viņi arī ir tā robeža. Vai to vajag? Nē, tieši tā. Lai šeit arī plūst bez robežām. Jo līdz ko tu iedomājies par robežu, tu viņu rada, priekš kam tev to? Un iepriekš minēju par to, ka esošajā stāvoklī esi savienojumā saiknē. Pastāst vairāk par to. Par šo savienojumu saikni. Tad, kad ir tā iekšējā sēde, ka tu esi tik piepildīts, radošs un pilns, tad tu izjūti sevi to pilnībā. Tad ir tā sajūta, ka tu jūti to visu, to savu. Tā kā tā nav tā kā augļi, kas tevi savieno, bet tu izjūti to pilnību sevī. Jā. Un caur to pilnības sajūtu ir caur tā piepildījuma sajūta ir tā iekšējā jušana, saprašanē, tā iekšējā zināšana, ka jā, kad ir, jā, šitā. Nu, tā kā
tā kā pavarās zaļā gaisma, tā kā iedod, tā kā, es nemāku vārdos pateikt, bet tā sajūta tā kā, jā, nu, ej, dari, tā kā, Jā, iepriekš minēja, ka dvēseli. tā, es pat nezinu, vai to vārdā dēvēt, tā kā tā būtība tam, manas esības būtība, tad ne tikai kā Ilzē, bet tā kā, jā, nu, tā kā tai, tam, kas ir ar mani kopā šeit. Esības būtība. Tā kā, nu, tā kā, līdz ko es nosaukšu viņu kādā vārdā, es viņu ierobežošu. Jā. Esības būtība brīnišķīgs formulējums. Man ļoti labi. Vai šai esības būtībai, tavai esības būtībai nāk enerģija no kādas vietas? Vai tā ir suverēna, enerģētiska esība? Vairāk tā kā, nu tā, jā, tā dvēseles, mana gada dvēseles tā daļa, nevis kaut kāda citu pieredžu, tik daudz, cik vairāk tā daļa, ko es tagad izjūtu. Tā kā tīrā veidā, tā kā nāk tā sajūta, ka tādā tīrā veidā, nevis caur kādām tās dvēseles citām piedzīvotajām dzīvēm, bet vairāk tā kā tā viņas tā esence, tā kā tā kopība, kas ir nevis tā kā sadalījums kaut kāds citas pieredzes, bet vairāk tā kā tas akumulētais, tas tā kā viņas tās būtības, tās dvēseles, tā kā tas kokteils, kas kopā viss sanāk, es nemāku pateikt. Jā, ļoti labi izteicies, ļoti skaidri un saprotami, jā. Kopējā būtība, kopējā enerģija, kopējā esence. Vai šī tava kopējā esence varbūt tev vēlās kaut ko pavēstīt, kas tev vēl jāsaskata par savu dzīvi, par šo posmu, kurā tu esi šobrīd? Tagad, kad tā pateicu šitos pēdējos teikumus, es tā kā viņš nosēdos. Jā. Un par to tā doma, kas man nāk neverbāli, bet tā sajūtās ir vairāk par to, nu, lai es arī esmu tā savienojumā, viss, ka, nu, tā vairāk manas pašas, tā kā tas uzdevums ir sevi uzturēt to sajūtu, kādu nu pat bija. Jā. Un tā kā vairāk uzņemties atbildību par to, tā kā vairāk izdzīvot to tādu, bet tā kā negaidīt, ka māc kāds ar karotu iebāzīs mutē, bet vairāk pašai tā kā piesādāt, tā piedomāt, ne tā vienkārši iemācīties vairāk radīt to sajūtu pašai sevī. Ļoti labi. Tu minēji, ka tev it kā nosēdināja. Tad es aicinu tev atkal doties uz to. Tas nav negatīvi, tas ir tā kā, lai es izjustu sevī, jo man nenāk tīrā tekstā, man nāk caur sajūtām. Tā kā caur, ļoti labi. Tas nav tā kā nosēdiniet, nenozīmē tagad, ka tagad slikti. Tas tev varētu parādīt to, lai es izprotu to informāciju, ko man vēlās nodot. Ļoti labi. Jo tas ir veids, kā man var parādīt. Tu minēji, ka tas tev ir jāiemācās nonākt šajā radošuma stāvoklī. Tad aicinu tevi. Es labi jūtos, vienkārši tā doma, kas nāca līdzi tam visam bija, ka tas ir kaut kāds tāds, ar ko es katru dienu es pats piedomāju, paceros un zinu un jūtu un varu to atkal izjūt atkal un atkal. Bet tas ir kaut kas tāds, ko es pati sevī tā kā radu, tā kā veidoju. Nevis, ka man kāds tā vienkārši iedod, bet es vienkārši to savu to sajūtu, es viņu visu laiku ģenerēju, tā kā radu. Jo tagad arī ir laba sajūta, nav smaga. Jā. Bet nāk tā doma līdz, jā, kad es pati to savu dzīvi veidoju, tāpēc es te esmu, lai viņu veidot. Vienkārši man parādīja to atšķirību, kā var dzīvot vienā vai otrā veidā, lai es pati spēju to darīt ikdienā. Tā.
Ļoti labi. Tev arī pirms sesijas bija jautājums, ka tu vēlēsies vairāk saikni ar savu iekšķiņu, savu augstāko es. Un es pareizi saprotu, ka šis ir veids, kā kultivējot šo sajūtu, tu vari stiprināt saikni. Jā, noteikti. Jā. Mm. Vai ir vēl kas tāds, kas tev būtu jāzina par šo? Ja es vienkārši gaidīšu, neko nedarīšu, un vienkārši būšu tāpat un neko nepiestrādāšu pie savas iekšējās sajūtas, tad ir tā, ka var rasties tas smagums un viss, ja? Un ir būtiski savienoties, iet sevī, nevis vienkārši dzīvot, piecelties, darīt lietas, kas jādara nakal apkārt tādā vāvis ritinī, bet vairāk iet savā iekšējā sajūtā. Jā. Ka tas ir kaut kas, kas man būtu jādara, ko es nedaru reāli ikdienā. Es tam nepievēršu tik lielu uzmanību, tas būtu svarīgi. Ka ir vairāk jāpiedomā pie tā, vairāk sevi jāsajūtās un ļaut enerģijai, ļaut tam visam veidoties. Jo tagad, pat, ko man parādīja, viņš bija ļoti nakts par dienu, ja? Ļoti krasi, lai es varētu sajust un saprast to atšķirību. Jā. Un tagad es atgriezos tādā normālā stāvoklī, kas arī ir labs, vienkārši tagad ir tāds, es varu vedīt arī vairāk, ja, bet tagad ir labi tā kā ir. Vienkārši par to apziņu vajadzēja, kā tā atšķirība ir. Un, ka es to pie tā pati varu piestrādāt un tā pati radīt to, jo vairāk sākotnēji pie tā piedomā un rad to, pēc tam tas rodās tad viņš pats no sevis tā notiek, viņu nevajag uz piedomāt, sākumā vajag piedomāt un atgriezties vairāk regulāri pie sevis, pēc tam jau tas pieredums, viņš pastāvīgi jau notiek, vienkārši vairāk pie sevis, pie tās enerģētiskās savas pašajūtas piedomāt. Un ļaut sev sajusties, ļaut sev atbrīvoties, ļaut sev paplašināties. Ļaut sev paplašināties. Brīnišķīgi. Tāpat, kā arī tā sajūta aizgāja, ka tā enerģija te pavērās vaļā, tā pa kājām enerģija aizgāja pa ķermeni, piedomāt pie tā vairāk, un regulāri katru dienu, vairākas reizes dienā pat. Jā. Un tad tā saikne arī ir, jo vairāk tu tā sajūties, jo vairāk var to sajust savu iekšējo būtību, to esenci. Un ar to tad nāk gan atbildes labāk, gan sadzird visu, gan risinājumu situācijām vispārējais. Jā, jo tā vairāk viņš tā bija tas tā kā sablīvējums, tad tagad viņš nav vairāk, viņš viss tā kā brīvs ir. Ļoti labi. Tā labā sajūta joprojām ir lai nav tik liela, viņa milzīga tā sajūta, viņa tepat vien ir, bet tā ļoti atbrīvota sajūta. Jā. Tu minēji, ka enerģija aizgāja arī pa visu ķermeni. Es aicinu tev šajā mirklī noskanēt visu savu fizisko ķermeni un sajust, vai tavā fiziskajā ķermenī ir kas tāds, kas vēl ir liekas, nevajadzīgs, varbūt kāds sablīvējums. Tā vēroja, kā tā enerģija plūst, un liekas, ka nekur arī kājā bišķi kaut ko pat sajūt. Kas tur ir kājās? Vai tur enerģija grūtāk iecelt, vai ir kāds apbiezējums? Tad viņu iedomājas, ka es palaižu vaļā to vietu, viņš skaidri. Jā, vairāk ar savu uzmanību, virzīt to enerģiju mazliet sākumā, lai viņš tā atdzīvo. Piedomāt pie tā pašai. Bet galvā te augšā vairāk. Kādas ir sajūtas galvā? Tagad man gribās pajautāt, kas ir ar to bumbulu uz galvas, varbūt kaut kas jauns atnāk. Ļoti labi. Un aicinu jāatrod vēstulē tam augstākam es, dot mums atbildes. Man jautājums ir, vai ir kāda jauna informācija, ko ir gatava saņemt šodien par to bumbulu, kas ir aiz galvas? Vai šis bumbulis ir kā aizsprostojums
tam ap savienojumu ar kādu enerģiju. Drīzāk, jā, un tad, kad tu par to jautāji, man apakšsilps labai kājai, tā kā kaut kā reaģēja. Ļoti labi. Kāpēc šis aizsprostojums ir nepieciešams šobrīd? Kāpēc šis bloks ir vajadzīgs šajā mirklī? It kā jā, ir vajadzīgi, Kāpēc? ja vēl nav laiks. Viņam ir vairāk īsti laikam pateikt, jo tad netad pateiks to, ko nevar. Tā laikam, jā. Vai vēl kaut kas ir jāsaprot, lai pienāktu īstais laiks, ka var noņemt šo aizsprostojumu, šo bloku? It kā tas nav no manis atkarīgs. No kā tas ir atkarīgs? Kaut kas ne no šejienes, kaut kas ar citurien kaut kas. Ar citurien saistīts. Jā, tas ir ne citu apstākļu kaut kādu, vai citu apstākļu, lai varētu būt vaļā. Tā nav īstais brīdis. Vai es pareizi sapratu, ka šis bumbulis ir tā kā bloks starp kaut kādu kanālu saikni, starp kaut kādu citu vietu vai enerģiju vai civilizāciju vai planētu vai kādu citu enerģiju, un šī cita enerģija nav gatava vēl? Tas ir kaut kas tāds plašāks, tā kā, ja? Jā. Kas konkrēti, es nezinu, bet man tā kā enerģija tā kā plašāks parādījās, tā kā kaut kas, nav kaut kas viens. Kas ir šis plašākais? Papētīsim, kas tas ir? Tā kā cita manas būtība, kaut kāda man citas daļa kaut kāda. Vai šī cita daļa vēl nav gatava, tāpēc ir šis bloks? Tā kā man sajūta atnāca tāda, ka tad es nevarētu piedzīvot šito savu dzīvi līdz tā kā man vajag tagad. Ja tas man būtu vaļā, tad es nedarītu to, kas man tagad jādara. Tas būtu fokusēt uz to, kas tur ir. Kāpēc ir vajag šādu fizisku bumbuli? Jo tas liek uzdot jautājumus un tiekties uz to. Kāpēc ir šis bumbulis? Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Kāpēc šāds fizisks veidojums? Vairāk ir kaut kas vēl. Pašlaik ir tā, kā ir, bet ir kaut kas vēl. Tā kā vienlaicīgi tas ir kaut kas tāds, ko tagad nevar vēl iedot. Jā. Bet tu zini, ka ir. Mazam bērnam zini, tu vēl esi pa mazu, lai tu darītu šo vai to. Bet tu zini, ka vēlāk kaut kad būs. Tas ir izklausās, vai tas ir kāds tāds kā apsolījums? Man tā kā tāda iekšēja pārliecība, ka agrāk vai vēlāk tas tur viss noskaidrosies un būs. Jā. Tas nav nekas negatīvs. Tas tā kā... Ļoti labi. Vai tas kas tāds, ko ir darīt, lai mazinātu šo fizisko izpausmu, lai tā viņai ne... Jā, būtu labi iemācīties nepievērst tam uzmanību, ka kaut kā neizstrādās. Jā, tas neizdodas. Vai ir iespējams noņemt šo fizisko izpausmi? Saglabājot visu to, kas enerģētiski notiks vēlāk, bet samazinot šo fizisko izpausmi, vai tas ir iespējams samazināt to? Man nenāk sajūta, ka tur kaut kāds samazinājums varētu būt. Man nāk sajūta, ka vienkārši pieņem, ka ir un viss. Nav tas slikti. Kas tur slikts? Nav nekāds smagums, nekāds. Nevajag tam iedot vairāk uzmanības tagad, kā vajag. Jā. Tas taču netraucē dzīvot un dzīvot. Tāpat. Vai ir vēl kas tāds fiziskajā plānā jāizdara? Arī, bet tas nav tikai saistīts ar to. Tas ir neatkarīgi arī no manis, bet arī es līdz tam laikam augšu un sapratni plašāka būs. Jā, arī tas moments, kad mans apvāršanas aug, tad es arī gatavāk būšu tam, kas ar to nāks, bet tas nav atkarīgs tikai no manis. Tas tā kā kaut kāds, cik tālu, kā es būšu nogājis, bet tad ne tikai es, bet arī tas, kur es esmu, kādā attīstības pakāpē,
planēta ir un viss, kas apkārt notiek. Jā. Nu, jā, mainoties mani, tam, kā man viss tas notiek, es jau arī mainu to vidi, kurā es esmu. Bet tas nav tāds strauji process, tas tāds pamazām. Vienkārši es Ļoti sajūtu, ja tas atnāktu vaļā, labi. tad būtu pēkšņi pa daudz visa kā. Jā. Nevarētu pagramāt. Pateicamies, ka dod pa mazam, lai tas ir viss harmoniski un balansā. Protams, mūsu cilvēciskajam gribās tagad un tūlīt un viss uzreiz, bet mēs pieņemam veidu, kad mums tiek dots viss atbilstošākajā un visharmoniskākajā veidā un ātrumā priekš mums. Pateicamies, pateicamies. Ir kaut kā pa daudz tas cilvēciskais aspekts, un tad nesaprastu līdz galam visu tā kā varētu būt kaut kāda neadekvāta sapratne par to, kas tur var atvērties. Kaut kam jāpamainās. Ļoti labi. Vai ir kas tāds, ko tu vari darīt, lai virzītos šajā virzienā, lai uz šīm pārmaiņām, kas tev var atvērt šo savienojumu ar plašāko? Kaut kāda pienākuma sajūta, tāds sajūta nāk. Tas ir saistībā ar pienākumu sajūtu. Un ka tagad es tā kā savā ziņā tā viegli te varu dzīvoties kā cilvēks pa zemi. Tā kā var ļauties tam izdzīvot un dzīvot visu tur tādā piepildījumā, visu var izvēlēties dzīvot tā un visu. Tad, kad atvērsies vaļā, tad tev kaut kāds pienākums ar to nāk līdzi kaut kas. Lielāks spēks, lielāka atbildība. Kaut kas ļoti daudz. Tā kā tas pārņems, tad tā cilvēciskā tā esenība, tā kā tagad viņi vispār vairs nebūs iespējama, tad viņi būs pilnīgi kaut kas cits. Un tāpēc ir svarīgi tagad izdzīvot to, kas tagad ir. Un tad, kad būs laiks tam pārējiem, tad atkal dzīvos to, tad atkal būs citas pieredzes, citas lietas. Tagad tam nav laika, tagad tam jāfokusēs uz to, kas tagad. Ka tas pārējais būs tad, kad būs. Ļoti labi, pateicamies. Un tas, kā nāks vaļā, tad tas viss pārņems. Vai tas nāks vaļā pakāpeniski, vai tas būs ar tādu lielu vilni, sprādzienu? Tas kā laikam var būt dažādi. Un tad atkal atkarīgs no daudz kā. Varbūt arī pakāpenis. Ļoti labi, pateicamies. Tagad uz to fokusēties. Jā. Pateicamies par atbildēm. Vai ir vēl kas tāds, ko ilgāk zināt vai izprast, lai tas dod tādu mieru un ļautu tam notikt pakāpeniski savā? Tā sajūta, kas šobrīd ir tāda miera sajūta, lai arī kas tas būtu, tas tagad par to vispār nav jāsatraucās, nav jādomā. Jā, ļoti labi. Ļoti labi. Pateicamies par šīm atbildēm. Vai es varu iet uz nākošo jautājumu? Jā. Kā ir ar šiem te karstumviļņiem? Minēja, ka lieto zāles, un tās it kā palīdz, tās vai uztur bagātinātāji, tie it kā palīdz, bet tad jautājums bija, vai tas ir visatbilstošākais veids, kā šiem karstumviļņiem, kā viņus mazināt, vai ir kaut kas cits vēl atbilstošāks? Ko lietot, ko darīt, lai ir harmoniski ķermenī? Tie karstumviļņi pašā būtībā viņi jau nav slikti. Jā. Vienkārši vai no viņiem var sadzīvot, vai lietojot zāles viņus mazināt, bet nav jābūt obligāti mērķiem, tā kā viņus pilnīgi likvidēt, jo tas ir kaut kāds dabīgs process, kuram vienkārši iziet cauri. Kāpēc šie karstumviļņi ir? Kāpēc viņi ir vajadzīgi? Minēja, nav slikti.
transformācija nāk un tā kā pārmaiņas. Vai ir iespējama šī transformācija, pārmaiņas bez simptomiem? Viņa var, bet vai vajag? Tas reizēm sagādā diskomfortu, tādi karstumi viļņi. Tas nav nemaz tik traki. Mm. Tā kā vai tiešām tik traki? Bet vai ir iespējams bez šiem simptomiem veikt šo pārēju transformāciju sievietes ķermenī? Kaut kādā mērā ķermenim tas arī ir neslikti, tāpēc, ka viņš tā kā, mums reiz ir tas fiziskais pierādījums, ka tā transformācija notiek. Jā. Vai tas ir nepieciešams ķermenim vai apziņai? Gan. Tas kā ķermenis pāriet arī enerģētiski, arī citādi kvalitātē. Un, Lūdzu, pastāst sīkāk, kā šī kvalitāte mainās. Enerģētiskā. tur vārdos es tagad nezinu, vai es mācīšu tā pateikt, kas man nāk sajūtās, ir tā kā cita veida programma, tā kā ja agrāk ķermenis strādāja pēc kaut kā viena, tagad mainās uz citām programmām. Kā funkcionēt, kā būt. Jā. Un tā kā ķermeņa šūnas arī mainoties, mainās viss tas, kā notiek process organismā, kā arī enerģētiski tas notiek. Ir tā kā jaunai sievietei vairāk ir tas viss, lai varētu būt bērnu radīšana. Tad arī tā radīšana pēc tam tagad mainoties arī notiek citādāk jau. Minēja, ka mainās programma. Kādā programmā? Vairāk viss, lai varētu sievietes ķermenis radīt pēcnācējus, tagad tā realizācija caur citu pieredzi tām programmām. Man nenāk tekstā, man nāk tikai tā sajūtās. Jā, ļoti labi. Un, tāpēc, ka notiek tā, pārējais nenozīmē, ka tad kaut kas ir mazāk svarīgs vai vēl kaut kas, tas vienkārši pilnīgi cits. Cits tā kā viss notiek, cits princips tā kā, Jā. Vai tā bērnu radīšanas tas uzdevums ir cita radīšana, cita veida būšana. Tā pārēja ir ķermenim vajadzīga, lai varētu dzīvot jau citā programmā. Kaut kā tā sajūta tāda. Jā. Kāds būtu veids, lai harmonizētu šo transformāciju, šo pārēju? Lai šie... Vienkārši pieņemt, ka tā ir nepatoties, pieņemt. Nenozīmē, ka ir laiks, kad nav vairs tā pēcnācēja radīšana, ka tāpēc ir sliktāk vai kaut kā pieņemt to, kā labu esam un ļaut tam procesiem notikt, jo caur to pieņemšanu arī tā plūsma notiek raitāk, neveidojas tā blokāda, jo tas, ko kaut ko nepieņem, tad ir kaut kāds bloks, ka es to negribu vai kā. Tā kā tajā mirklī, ka tu pieņem, tu ļauj tai plūsmai brīvi plūst, un tad viss arī notiek tā raitāk un harmoniskāk. Un viss ir kārtībā, nav tur nekā slikta. Jā. Vai šī zāle, šī uzturu bagātinātāja, ko tu lieto šobrīd, ir harmoniska tavam ķermenim? Nav slikti, ir labi, ir ok. Tā viņi palīdz, jā, to pieņemšanas procesā viņi palīdz, lai to tā labāk varētu to pārējais procesu pieņemt. Jo tās izjūtas nav tik radikālas, kā tad, ja viņas nelieto tā. Tā var turpināt ar to pašu, jā. Ļoti labi, pateicos. Pateicos par šīm atbildēm.
Varbūt ir kādi vingrinājumi vai kaut kas fizisks, ko var darīt šajā laikā, lai šī pārēja būtu visharmoniskākā. Ja, nu, kustības ir vajadzības jebkurā gadījumā. Jā. Ja, ķermenim jebkurā gadījumā arī ne šajā pārējais procesā vienmēr. Mhm. Man nāk sajūtās, ka viņas nav straujas, viņas drīzāk, un tā kā pirmās ir sajūtas, tā kā pirmais, kas atnāk tas ciguni, un tādas lēnas kustības. Jā. Jo tas tā kā ļauj tā enerģijai plūst vieglāk, tā kā brīvāk, tā palaiž vairāk, tā kā jau ar nodomu, tā kā palaiž visu to, tā kā tas ļaut procesam notikt veiksmīgāk, tā kā, jo tā enerģija Mhm. ļauj, nu viss plūst. Tā kā, jā, tā kā nav, var visādi kustēties, bet tā kā, jā, tādas lēnas, līganas, tā kā mētiecīgas kustības, Mhm. izjustas. Un tā kā savā ziņā, laikam, tā ir ar tā atšķirība, kad jaunībā, kad ķermenis ir jaunāks, un kad ir tā aktivitāte izteiktāka, lielāka, tad tagad, nu, ar briedumu tās kustības ir nosvartākas, mērķiecīgākas, ar dziļāku domu, tā kā nav tāda bezmērķīga mētāšanās pa labi, pa kreisi, bet tad tā kā jau tā kā, jā, ar tā kā virzīta, tā kā visi tādi puši. Nu, Jā. jo ar to pieredzi, kas cilvēkā uzkrājās, ir tā kā viss jau, kas tiek paveikts, viss, kas tiek veikts, ir jau tā kā mērķiecīgāk jau. Mhm. Tas tā kā iet tā doma, ka tai kopsolī iet līdz ar to, kā cilvēks uzkrājot to pieredzi, viņš jau jūt jau labāk, zina jau labāk, saprot labāk, ko un kā. Un mazāk ir tādas nemērķīgas, tādas kaut kādas nejaušas lietas, vairāk viss starpība, viss notiek tā mērķiecīgāk un piepildītāk. Tas tā kā iet kopsolī ne tikai ar to, ko kā kustās un dara, bet arī kā sevi jūtās, kā sevi, ja cilvēks sākumā meklē sevi, tad jau brieduma gados viņš jau sevi atrod ar vien vairāk, un līdz ar to viņš spēja jau dzīvot piepildītāk patiesībā. Jā. Tā kapacitāte tā lielāka. Nav vairs tā enerģija varbūt tik ļoti sprēgājoša kā jaunībā, bet viņa ir Mhm. vairāk tāda pamatīgāka. Jā. Ļoti labi. Pateicos par šīm atbildēm. Vai ir vēl kas tāds, kas ir jāzina par šo, vai mēs varam iet uz nākošo jautājumu? Tā kā var iet tālāk, jā. Ļoti labi. Pateicos. Ko tu dari, kamēr guli? Nu, ja tā jau nu rādīs, tā jau nu teiks. Dodiet kādu informāciju, ko var iedot, ko drīkst uzzināt. Es kā enerģētiski kaut kāda sajūta ir, kaut kāda pozitīva sajūta tāda. Mhm. Tev ir tāda sirds sajūta nāk klāt. Tas ir kaut kas, Jā. ko patīk darīt. Mm. Kas ir tas, ko tev patīk darīt un ko tev enerģētiskā daļa dara nakts laikā, kamēr fiziskais ķermenis guļ? Nu, man atnāk vārds lido. Jā, brīnišķīgi. Lido tāda klausās pēc tādas brīvības, plāšums, lidojums. Jā, tā ir. Ja, tur vēl viss kaut kas ir, bet tā sajūta ir tāda, jā.
brīvības lidojuma sajūta. Jā. Jā. Tā ļoti patīk to darīt. Mm. Vienkārši mīlestība to dara tā iekšēji. Mhm. Varētu to vien darīt. Mm. Jā. Nu, kaut kas patīkams to te. Mhm. Vai ir iespējams pēc kādas šādas patīkamas lidojuma nakts arī apziņā atstāt, atcerēties, Tagad, kā piedzīvot to tā man panākt? saka, man jāsaka, ir jau bijis. Mm. Dažkārt sapņos ir tā, ka lido. Nu, tā sapratnē nāk, ka pieredzes ļoti daudz un dažādas. Tas nav Mhm. konkrēts kaut kas viens, dažādas pieredzes. Vai tev naktīs ir kāds uzdevums un mērķis, vai tev ir brīva izvēle? Vai ir arī kāds uzdevums, kas ir jāpaveic panākt? Jā, vajag viennozīmīgi nenāk, bet tā sajūta, kas bija, ka tas, ko es izvēlos, jau ir tas mans. Var arī saukt par uzdevumu, bet tas tā smagi skan. Tā ir tava brīva izvēle. Ja man tā ir brīva, drīzāk tā kā sajūtās tā kā brīva izvēle, tas, ko es darītu. Kaut arī viņš no malas varbūt izklausītos kā uzdevums, bet man Mm. tā kā brīva izvēle. Nu, ka es esmu tik mierā ar to, kas tur notiek. Nu, tā kā. Man ir tikai sajūta, man nav nekas vairāk, tā sajūta ir tāda. Jā, Ļoti, ļoti, sajūta ir ļoti daudz. jā. Jā, lai tev šajā mirklī dod sajūta, kā tas ir, ko tu dari, kā sajūtās, ir tas, ko tu dari pa nakti. Es pieļauju iespēju, ka katra nakts ir citādāka, katra pieredze ir citādāka. Tā kā tas, kas man, ko es uztveru, tas, ka tā, kas ir, ka tu esi bez tā ķermeņa, un kad ir tā brīvības sajūta milzīgā. Nu, tā kā ļoti brīvi. Jā. Es nezinu, kāpēc es tajā, nu, vai kāds iemesls, kāpēc ne tālāk var aiziet šobrīd un kā. Vai tā, tā, ka es par to padomāju, tad man pirmais, kas nāk, ir, kāda atpakaļ tiks tā kā ķermenī. To vien gribēs kā brīvībā būt. Tad mēs jau katru nakti guļam. Nu, Jā, varētu sakaldoties. jā, tā kā varēja sakārtoties, tā kā Jā, tā cilvēka apziņai, nu, būt, nu, tā kā gribētos, protams, tur arī lidot un tā, visu to saprat, nu, viss, bet tas cilvēcīgais moments, nu, tomēr tā mm. ķermenī arī ir jābūt, nu, kā man tādā, kā kurš tā ķermenī būs. Jā. Bet vēl par to nakti un par to lidojumu. Vai ir kāda vieta, īpaša vieta, uz kurieni tu lido? Un es Kāda teicu, tas? kāpēc man astariņa acīs pēkšņi. Jā, ļauj tām emocijām būt. Vai Jā, ir kāda īpaša? kaut kādas ilgas pēc tās vietas un kaut kas. Jā, sajūta šobrīd to vietu, kā tur ir. Kā tu jūties, ka tu esi tajā vietā, kur tu panākt aizlido? Vai kā tu šo minēji, tā man smagums te kaklā, nezinu kāpēc. Mm. Kāpēc ir smagums kaklā? Ja mēs runājam par to vietu, kur tu aizlido panākt. Un kā nevar pateikt kaut ko. Tā kā, Mm. Kas ir tas, ko nevar pateikt? un tā doma ir jābūt tagad cilvēka ķermenī. Un to sajūtu, to ilgas pēc kā šobrīd nevar būt. Kamēr ir ķermenī, tur nevar būt. Jā, bet tu tur vari nokļūt katru nakti. Ar fizisko ķermeni tu tur nevar būt, bet tu tur vari nokļūt tik bieži, kā katru nakti, kad tev Tā ir aizmirst. tāda mājas sajūta, tā kā piederības mājas sajūta, kas Mm. tā Vai kā, tā ir kāda fiziska vieta? drīzāk tā kā nē. Jā.
Man sajūtās nāk, neesmu pārliecināta, man sajūtās nāk, ka tāda vēsels, tagad, nu, tā kā, kur mēs atgriežamies, tā kā mēs izējām no ķermeņa ārā pavisam. Mm. Jā. Tas nav tā kā citā inkarnācijā, tas drīzāk tā kā dvēselē. Mhm. Mhm. Atgriezties ar visu savu. Tas ir tas iemesls, kāpēc tu uz turieni lido. Kāpēc tu atgriezies tur? Man atnāca vārds bagātināties. Bagātināties, tik brīnišķīgi. Ar ko tu bagātinies katru reizi, kad tu tur nokļūsti? Ar esenci vai enerģiju. Mm. Kas tā ir par enerģiju, ko šī enerģija tev sniedz? Un kā, laikam tā kā ļauj man te būt, tā kā Tā ir dzīvības enerģija vai kāda cita enerģija? tā ir enerģija. Nu, jā, tā dvēseles, man sapratnē nāk tas tā dvēseles enerģija, kas ir vajadzīga tam cilvēku ķermenim, lai viņš varētu te eksistēt. Mm. Jā. Kaut kas, ar ko piepildās ķermenis. Tu šo enerģiju nes izteikti savam fiziskajam ķermenim, vai tu šo enerģiju vēl kādam nes? Pat nezinu, vai enerģija ir pareizais vārds, tas tā kā, laikam jau ir tuvāk saviem vārdu neatrodu. Bet tā dvēseles esence, kas te iekšā ir tā cilvēku ķermenī, tā daļa tiek bagātināta. Tā kā, lai atkal un atkal dzīvotu katru nākamo dienu. Vai arī tu vari saņemt atbildes caur šo lidojumu un caur būšanu tajā vietā un atgriešanos atpakaļ fiziskajā ķermenī? Un man, kā tu sāki jautāt, uzreiz nāk tāda pozitīva atbilde, ka jā, vai tik uzdot jautājumu. Šis process būtu jāveic. Šī jautājuma uzdošana. Nu, tad pirms došanās gulēt, vai nu var pietiek, ja izdomā, un pie sevis to tā pasaka domās. Var arī rakstīt, bet pietiek arī, ka pasaka priekš sevis domās. Un tad ļaut, lai tā atbilde atnāk pēc tam no naktī vai naktī. Ļoti labi. Un tā kā, ja to tā regulāri darītu, praktizētu, tas tad vien vieglāk nākt. Vai ejot gulēt, var arī prasīt pieprasījumu dziedināt fizisko ķermeni? Arī, jā. Tad man kaut kā dīvaina sajūta ir. Šī sajūta noraksturotā. Kā kaut kas te. Tas ir uz galvas, pie galvas. Tā kā tā virsū, tā kā uzspiežās. Kas ir tas, kas uzspiežās uz galvas? Kā bija tā sajūta, ka pilnīgi tā kā kāds kaut ko piespiestu. Tā saprast, kas tas ir. Sajūta, vai tas ir kas pozitīvs? Vai tas ir kas atbilstošs, atbalstošs? Uz ķermeni zina atbildi. Viņš savā veidā ir ierobežojošs, bet viņš nav negatīvs. Kāpēc ir vajadzīgs šis ierobežojums? Noliek pie vietas, it kā noliek pie vietas. Kādā sakarā šis tagad? Kāpēc noliek pie vietas? Tā kā no vienas puses tā dvēsele, tā gribās tā lidojumu, gribās to. Bet tā tev tā kā jāatgriežas, tā kā tev tepat vien ir jābūt, kur tu tagad lidos projām, kur tu tagad skries. Jā. Un tā kā ja tu tiecies vairāk kaut kur projām, ja tu neesi te šeit, tu nedzīvo to savu cilvēku dzīvi, tu aizskiet, gribi nezinu, kur atkal tu par kaut ko neesi mierā, atkal tu nezinu, ko citu tu gribi. Tā kā dzīvo šito dzīvi, kur tu skriesi. Jā. Kas ir tas, kas to saka? Kas ir tas, kas tā ir kaut kāda pašas daļa, kaut kāda manas pašas daļa. Jo tas ar to savu cilvēcīgo prātu, es jau baigi neatceros, kā es izdarīju šo izvēli šajā ķermenī te būt. Jā. Un tā manas paša daļa, kas man noliek apakaļ, tad tu tagad esi, ja? Tagad esi, kur tu lidosi prom.
Kāpēc ir šī izteiktā vēlme pēc lidošanas, pēc kaut kā vairāk un pēc kaut kā garīga? Tad mums atkal noliek pie vietas, ka mums jādzīvo šī dzīve. Kāpēc ir tā lielā tiecība, ja mēs esam izvēlējušies nākt šeit, te uz zemes, fiziskajā ķermenī un piedzīvot šo dzīvi? Un kā tas, kas man nāk sajūtās, ir kā to nevar, ja arī tas prāts ir aizmirsis, tad viņam tas ķermenis jau atcerās to lidojumu. Jā. Viņš nevar noslēgt pavisam nost. Ir tā, kad atkal un atkal jāatgriež atpakaļ ķermenim. Mm. Un vienkārši beidzot saprast, ka nekur jau nekas nepazūd. Tāpat tu vienmēr varēsi lidot un viss. Un pēc tā kā rauties prom un sajūti to, kā tad ir, tad uz tā zemes dzīvot, izbaudi to procesu, kā ir būt uz zemes dzīvot. Kā ir būt ķermenī, kā ir just ķermeni, kā ir sajust dabu, sajust apkārt sev visu, kas tev apkārt ir. Visu laiku tiecoties projām, kaut ko lidot, palaid garām visas tās iespējas, kas ir šeit, kamdēļ tu esi šeit nācis, ko tu šeit vēlējies, sajust, izdzīvot. Tā tiekšanās pēc lidošanas neļauj pilnībā izdzīvot to, kam tu esi nācis. Tas jau ir galvenais mērķis. Lidot paspēs vienmēr. Kam tu, Ilze, esi nākuši šeit uz zemes? Ko tu vēlējies piedzīvot šeit uz zemes? Kāds bija mērķis? Kas man pirmais atnāk piepildījumu, atrast savu to, un ka varbūt arī šādi, arī caur to cilvēka dzīvi var būt piepildījums. Ja tas ir atkal kaut kas tāds, kas nav iespējams bez ķermeņa. Vēl kaut kādas pieredzes, kuras ir iespējams tikai esot ķermenī. Es tev dodu piepildījumu sajūtu. Piepildījums nāks ar to izdzīvošanu pilnībā, ar to sajušanu pilnībā, sevi arī ķermenī. Tas nekas ierobežots, bet viņā ir daudz potenciāla, kā viņš sevi var izdzīvot. Un tikai tiecoties prom lidot kaut kur, tas potenciāls viņi nesanāk izdzīvot līdz maksimumam, kā tas ir iespējams. Tās iespējas tiek palaistas spējā. Tam, ja ir svarīgi pieņemt to savu fizisko ķermeni un izdzīvot viņu, to pieredzi ar viņu, kāda maksimāli tie ir iespējama, lai būtu tā pieredze. Tā kā nevajag no tā mokt prom. Tā bija izvēle, un to tad arī var izdzīvot pilnībā. Jā. Tā būtu žēl to iespēju palaist vējā, nu, lai tad dzīvot, kāpēc ne? Kāpēc neizbaudīt pilnībā to sajūtu, kas bija iedota jau sesijā, jau pirmiņ, un dzīvot šādā veidā ar to piepildījumu. Tāds jau arī ir tas piepildījums šādā citādākā veidā ķermenī esot. Tā arī var būt. Tāda lidojuma sajūta var arī sajust dzīvojot piepildījumā uz zemes, kad dzīvo pilnu, maksimāli to kapacitāti, kāda tik iespējama. Un tā kā tam pat nav robeža, tu tur vienmēr vēl un vēl. Nemukt no tā prom, bet izdzīvot. Citreiz tā mazam bērnam jānoliek tā kā pie vietas, lai viņš tad nesaprot citādāk, nezinu, kurš skries projām. No? Jā. Ļoti labi, ko teicies. Tāpēc tā sev te bija tā paņemta, tā kā piespēr, tā kā ritīgi. Tas ir tā kā mazam bērnam, kas zina, jāuzpasē. Paldies, ka uzpasējat. Paldies, kad atgriežat pie tā, ko patiesi tu vēlējies piedzīvot šeit nākot uz zemes, un tiešām tā ir unikāla pieredze būt fiziskajā ķermenī. Un pieredzēt visu to, ko mēs varam pieredzēt. Jā, jo vairāk, ka tas viss mainās, tagad arī tas transformācijas process ir un viss tā pārējais.
Un atkal Mm. kaut kas jauns, tā kā tas ir ne, tā kā nebeidzamais stāsts, ir tik daudz, ko var piedzīvot, tā kā izdzīvot visādos veidos, un tā kā, kur tas skriesi, nu kur, Mm. jo Mm. tāpat, Jā. tā ar pilnu krūti, tā kā piepildīt sajūtu. Mm. Vēl pirms sesijas minēja, ka ir sajūta, ka kaut kas beidzas un kaut kas jauns var sākties. Vai tas ir šis pārējais posms transformācija, par ko jau tika minēts, vai ir vēl kaut kas tāds, ko vajadzētu mums zināt? Laikam jau, ka katra diena ir kā jauns sākums, tas nav tā kā kaut kas viens, visu laiku kaut kas jauns rodās, visu laiku kaut kas veidojās. Jā. Tagad ir vairāk tā pārmaiņa, bet tā jau, viņš ir tā kā plūsmā, Mm-hmm. vienkārši tad ir cik lielu enerģiju, cik lielu atdevi, cik lielu iesaisti tajā plūsmā tu esi, tā kā, un ko tu ar to iesāc? Ja pārmaiņas notiek šā vai tā, jautājums, cik tajā tu ļoti iesaisties, ko tu ar to pasāc? Vai tu esi pasīvāks vai aktīvāks, vai tu izmanto to izdevības, vai to vai tā kā sēdi vienā tā kā pozā, arī tad notiek pārmaiņas, bet viņas notiek ļoti lēnām un tā kā viņas nav tik izteiksmīgas, un tad, kad tu iesaisties, un tad, kad tu ļaujies tai plūsmā izjūti viņu pilnībā, ļaujies tam piepildījumam un visam, tad tas aiziet pilnīgi citā kvalitātē. Mm. Svarīgi, Jā. svarīgi tai plūsmā būt ar apziņu, ne tā kā pasīva, bet drīzāk tā kā tā pasivitāte varbūt tiešām sēdēt neko nedarīt, bet arī tad, ja tu, teiksim, meditē, tas jau arī ir plūsmā, ja? Nevienmēr vajag to fizisko aktivitāti vai kaut kādu to jušanu, to galvenais ar to jušanu, Mm-hmm. to piepildījumu jušanu, un ar to, kas atnāk tas impulss, tas iekšējais impulss cirojot ar to, katru mīļu mirkli kaut kas tiek jauns radīts, nav tā kā siena, tagad viss kaut kas beidzās, tagad cits kaut kas jauns sākās. Tas kā tāds nebeidzamais process. Visu laiku notiek pārmaiņas, visu laiku notiek attīstība, mainīgas, kaut kas plūst un mainās, kaut kas pārveidojās. Skatītos no dienas uz dienu, varētu jau tāds robežšķirtas novilkt, bet tas tā nav, tas tā kā vairāk viņš saplūst kopā, viņš tā kā plūst un mainās, transformējās. Kas ir svarīgākais priekš tevis šobrīd? Nu jā, būt tajā, ļauties tam piepildījumam Ļauties piepildījumam, būt brīnišķīgi. pasīvam, būt tai enerģētiskajā tajā plūdumā, ļauties tam visam pasākumam. Kaut kā tad arī tie lēmumi, viņi nenāk smagi, vienkārši jūt, kas ir nākamais un nākamais un nākamais, vienkārši plūst, tu esi, tu dari, vai nedari, vai vienkārši tas nāk tā dabīgi. Kaut kā tik viegli tā sajūta ir, Jā. lai kas tas arī būtu, ko nedara, viss tā viegli aiziet. Nu, nav, es vispār nejūtu, ka kaut kas būtu kaut kas smags. Nekas nav smags, viss ir tikai paši pataisi smagu, tad ja izvēlās tā. Mm-hmm. Pateicies par atbildēm. Un vēl mums bija viens jautājums par šo vīrieti. Kāpēc bija šī tikšanās nesen? Es kā pamodināju vairāk. Mm. Kādā ziņā pamodināja? To sievietes daļu. Mm. Tā kā Jā. vai to sievietes būtību, tā kā to sievietes lomu, kas šajā dzīvē ir. Ka neesi tikai cilvēks, mamma, kolēģis, bet tu esi arī sieviete. Mm-hmm. Tā kā atceries, ka tu esi arī sieviete, ja? Ka ļauties arī tām sajūtām, ļauties arī tām izjūtām, pieredzēm un izdzīvot sevi arī kā sievieti. Tāpēc jau tu izvēlējies sievieti būt šajā dzīvē, nevis tikai cilvēku. Vai ir kas tāds, kas būtu atbilstoši, ko būtu atbilstoši tev darīt, lai tu vēl vairāk sevi izjustu kā sievieti? Tā sajūta, kas uznāca, kas uzvirmoja tajā mirklī, kad satika to cilvēku, Mm-hmm. tās ir tās sajūtas, kas ikdienā pietrūks, kas Jā. netiek izdzīvotas. Tas ir tas, tad, kad tu sajūties kā sieviete, gribās jau arī uzreiz
tikko tu sajūti sevi kā sievieti, nejūti sevi vairs tik ļoti kā cilvēku, bet kā sievieti, tad gribas to enerģētisko apmaiņu arī ar otru, to cilvēku izpausmu ar vīriešu būtību. Jā. Un tad ir tā, ka rodās tā iekšējā vēlme izdzīvot to sievieti. Esot tā kā enerģētiski arī saskarsmē ar vīriešu būtību. Tas rada pavisam citas emocijas, sajūtas. Tās ir ļoti patīkamas un arī tās ir vērts izbaudīt, tā kā ļauties viņām vairāk. Un kā piedzīvot sevi kā sievieti vairāk. Tas tā kā vairāk tā kā pamodināšanai bija. Tā nepietiek vien ģērbties kā sievietei un izskatīties kā sievietei, bet ir svarīgi arī sajusties kā sievietei. Enerģētiski ļaut enerģijai plūst, kā sievišķīga enerģija. Vai ir kas tāds, ko tu vari darīt, lai šī sievišķā enerģija vairojās un plūst? Kaut kādā mērā tas ir saistīts arī to, kā vispār šis ķermenis var būt pilnībā, tā kā, ja tā sievišķā enerģija plūst, tad arī viss tas ķermenis strādā daudz veiksmīgāk. Jo tā ir arī neatņemama šī ķermeņa sastāvdaļa būt sievietei. Jā. Un sajūtoties sevi kā sievieti, tad viss ķermenis ir veiksmīgāk strādā. Tas vēl vairāk ar to piepildījumu sajūtu, to sākotnējo. Ja tas arī saistās ar to radīšanu un visu pārējo, bet šis vēl citu aspektu iedod. Tā iespēja sev piedzīvot ir daudz pilnvērtīgāk, neatstājot novārtā šo sievišķīgo būtību. Vai ir kāda enerģija, kas šobrīd tā kā traucē un bloķē enerģētiskajā sistēmā, kas neļauj veidot tādas harmoniskas attiecības ar vīrieti, kas varbūt stāv ceļā? Tā kā baigi neko nejūt, ka kaut kas būtu ceļā. Jā. Jā, tā tikai izvēle. Ja tu to izvēlēs, tad ir zaļā gaisma. Jā. Tā kā nav nekādas traumatiskas pieredzes, kas traucētu vai vēl kaut kas tāds. Ļoti labi, pateicos. Vai ir kāds tāds, kas būtu jāzina saistībā ar šo tēmu partnerattiecības, saikni ar vīrieti, romantiskās attiecībās? Vairāk izjūtu to šai mirklī, kā vispār ar jebkuru vīrieti justies kā sievietei. Tam cilvēkam. Tā kā tam obligāti jābūt uzreiz romantiskām attiecībām, bet vispār. Jā. Iet pa dzīvi kā sievietei. Tā kā dzīvē kā sievietei. Tā kā katru dienu nevis tikai ar kaut kādu konkrētu vienu cilvēku. Un tas tā kā tas ir kaut kas, ko es tā kā esmu atstājis novārtā, bišķi tā kā neesmu tam tik ļoti tā izdzīvojis to. Es vairāk es pievēršos citām lomām. Jā. Vai sievišķīgai būtībai. Tā kā nevajag to tā kā atstāt novārtā, tā kā vajag, lai tas ir vienkārši ikdienā neatņemama mana sastāvdaļa, lai tā sievišķīgā jušana ir visur līdzi. Tas nenozīmē, ka jābūt ar visiem romantiskās attiecībās, tas vairāk tā kā izdzīvot savu sievišķīgo būtību kā tādu ikdienā. Kas nenoliec arī, protams, to, ka varbūt veidoties arī romantiskas attiecības, bet tā kā, jā, būt sievišķīgā ikdienā. Tā kā nemēģināt tā kā būt cilvēkam, kas tuvāks tā kā līdzīgāks vīrietim, bet vairāk tieši atļauties būt tai sievišķīgai. Tā kā nav jau vairāk jānes visus uz kakla, uz pleciem. Var atļauties būt sievieti. Tā kā bērni ir izauguši, ko vairs. Tad var vairāk izdzīvot to sievieti. Jā, es tā kā mēģinu īsti, kas varētu būt, kas tā kā atbildinātu, tad man, kas, ko es jūtu,
Tā kā tāda nosvērtības sajūta tāda. Mm. Tā kā, nav man tā kā jautājumi baigi nekur nekādi nekarājās gaisā, ka būtu, bet tāda ļoti nosvērta sajūta. Ja Ļoti tāda, jauki. tas tā kā, nezinu, kā to izsokot. Mm. Jā, varbūt tā enerģija, kas bija sagatavota priekš tevis šodien, un tā tiek iedot tev šajā mirklī. Lūdzam, lai saņem visu to enerģiju, kas kalpo tam augstākajam labumam, laimē, labklājībai, lai saņem visas tās aktivizācijas, kas tika paredzētas priekš tevis šodien. Un lūdzam, lai visa jaunās enerģijas integrācija, visa jaunās informācijas integrācija ir harmoniska, balansā. Ļoti, ļoti aktīvs kājas pēdu daļa, tagad ļoti, ļoti aktīvi. Kaut kas Mm. laik nelaikam sazemēšanās vai Jā, kaut kas izteikt kājās. Tagad. lai sāzemējās, lai integrējās pilnīgi visa enerģija, kas kalpo tavam labumam, un visa informācija sazemējās, integrējās tavā laukā, tavā apziņā. Kā jau minēju, tikai un vienīgi tam augstākajam labumam, laimēm, labklājībai. Un, ja ir nepieciešama arī kāda transformācija vēl, tad lai viss ir harmoniski, balansā. Un atceries šo radošumu sajūtu, atceries to piepildījumu sajūtu, to laimes sajūtu. Atceries, ka tu esi sieviete, sievišķīga sieviete, un tu vari būt sievišķīga sieviete katrā savā dzīves mirklī. Man liekas, ka milzīgi pateicība. Jā, saka. Ļoti interesanti, ka tais kājās tā sajūta tāda vajag izteikt rakšķilbu un pēdas. Tā ļoti izteikt. Kāpēc ir šī sajūta pēdās, kājās? Es nāk sapratni, kas nāk ar to, ka jā, ka būt šeit uz zemes. Tā kā, lai varētu izdzīvot šo dzīvi. Jā. Tā es nāku šeit uz zemes, un tā bija brīnišķīgs apliecinājums, kā var dzīvot caur šo brīnišķīgo radīšanas enerģiju, piedzīvošo radīšanas enerģiju katrā mirklī. Tā rāda katru mirkli, izbaudot katru mirkli, ļaujot šai radīšanas enerģijai plaukt, palielināties, paplašināties. Un tā tu arī stiprini savu saikni pati ar sevi, savām augstākajām daļām. Un lai to tu vari visu nest šeit uz zemes, savā ikdienas dzīvē, savā cilvēka pieredzē, savas sievietes pieredzē, savā sievietes pieredzē. Jā, pateicamies visai enerģijai, visai informācijai, kas nāca